Kārtējs moto video. Šodien mēģinās Kristofers jaunu motociklu pabraukt. Nav mēģinājis nekad. Ar ātrumiem nebūs vairs 50 vai rollerīts. Kaujas tērpā. No visiem ir salasīts kaut kas. No zābaku vairs nav, tie ir pa maziņi. Bet, vismaz kaut kas drošībai. Lūk, ir atparāts. Mēģinās braukt ar šo Vaskodu. Vaskodu otrais. Pārtaisīts par ski-o-ring moti. Pārbūvs ir diezgan, bet viņš vismaz ir maigs. Ātri neraujās uz priekšu. Un braukt var, vismaz pamats iemācīsies. Līdz mežām aizbrauksim, pa mežu ceļu pabrauksim. Tur ir mazāk cilvēki iespējams, bet varbūt arī sēņotāji. Aizdzīšu moci pats, pēc tam pārsēdīsies un pabrauks. Tā jau redzēs, kā sanāk. Tik traki ir? Jā. Excited? Jā. Very. Tālumā nāk cilvēki, bišķiņ jāpagaida. Līdz pirmajam testdrivam. Jāsaņemās, jāpagaida, lai cilvēki aiziet garām, tad pamēģinās. Tā, attaisīs krāniņu. Iedos pa kloķiem. Tas ātrums iespējams paskatīsies. Lai nav par starp kaut kādiem, starp otro un trešo. Vai pēc tam, kad lietas tā ir pirmais. Hei, tu nost! Neiet! Būs jāstam! Stāsti, ko tu izdarīji nepareizi. Kurā brīdī tu izdarīji nepareizi? Man bija gāzi jālaiž? Nē, sajūgs jālaiž lēnām. Ja? Lēnām. Jo sajūgs ir tas, kas savieno motoru ātrumkārbu. Un tur divas plāksnes iztēlojies, kā viena griežās. Un tā, kad tu izspiedz sajūgu, tā otra negriežās. Un tā, kad laidi sajūgu vaļā, tās plāksnes tuvojās viens otram. Un viņš nevar šitā uzreiz aizgriet. Tad viņš sev noslāp. Tad viņš ir lēnām
ka tu viņus lēnām tuvini, un tad viņš sāks tev vilkt uz priekšu. Viņš tā kā izslīdēs viens pret otru. Un tā tik var uzsākt, jā? Labi. Atkal rūks, izspiedīs sajūgu, ieliks smuku pirmajā, kā tu izdarīji. Bišķiņ gāzīt un lēnām sajūgu. Mēģinam vēlreiz. Es ceru, ka man nebūs jāstum. Jā? Jo es sapratu, ka tu uzsēdies virsū, tev galvā iestājās tukšums, un tu vairs nesaprati, kas notiek. Jā? Ieliks sajūgu pirmajā un bišķiņ gāzīt. Un lēnām sajūgu vaļā. Ja? Lēnām. Tu redzēsi, mocis sāks vilkt tev uz priekšu. Un to gāzīt tā ir bišķiņ pietur. Es saprotu, ka viss slikti. Gāzi uz priekšu tad vaļā. Sit pa bremzē. Ko tu izdarīji nepareizi? Nospied gāzi. Sajūga atkal laterāli vaļā. Ir jāpietur līdz pusītē. Jāattur gāzīt un sajūgs lēn jālaiž vaļā. Tas ir ātri. Nesteidzies. Gāzīti! Gāzi! Kāpēc tu tik ātri laid sajūgu? Tev teicu, tā kā sāk tev motis vilkt, tajā pozīcijā sajūgu pietur. Kāds viņš ir? Ne vaļā, ne ciet. Un bišķi vairāk gāzīt. Ko izdarīja nepareizi? Palaid sajūgt ātri. Tā brīdī es tev stāstīju, ka viņš sāk tev vilkt, ja motis braukt, tajā pozīcijā pietur to sajūgu. Līdz viņš bišķi pabrauc uz priekšu, vairāk gāzīt, lai sajūgu vaļā pavisam. Fāteram jāspar to. Gribēju apgriezties noslāpā. Jāpaskrien. Kurā labāk? Mežiņā, svaigā gaisā. Runā, ka Priežmežā arī ozons dzīvojot. Ļoti labi. Ko viņš ir? Nu, izstāst, ko tu te dari? Nu, es braucu, jā, es aizmirsu uzspiest bremzes, griezu un iebraucu šitiekšā. Kā var aizmirst uzspiest bremzes? Ko? Es vienkārši nespiest bremzes. Tev vajadzēja laicīgi sabremzēties, uz turienu paņemt. Jā. Tur tālāk to viņķelīti. Un šeit uz sajūdziņu un apakaļ. Tu jau dzirdēji, kā tev motors ādās ar pirmo ātrumu. Otrajā ātrumā vajag. Otrajā ātrumā! Pāters skrien. Nu, kā apgariezīsies. Safetīšu uzņem bajāti, paskiet, ne? Kāpēc tu noliec otrajā? Vēl bija. Nu kā? Viņš otrajā maigāks paliek. Viņš tev neraud tik fiksi. Nu pārslēdz nekāda vaina nebija. Tas pats, kad tu brauc šurp, ka tev jāgriežās apkārt. Atlaid gāzi, nospied sajūgu, uz leju pirmajā, sajūgs vaļā,
Gāzīt, piebrauc. Lai gāzīt, izspēr sajūgu, sāc bremzēties. Izgriez, kaut vai apstājies vēlreiz. Un tas pats kā uzsākot. Uztopsīt. Jo es šitā nevarēšu tev noskraidīt. Tur un šeit. Jā. Te ir paskaties kāds gabals. Te ir gan ir kilometrs. Otrajā! Mācis pats apgriezās. Sarežģītajā vietā ieliku otrajā. Neielika. Uz leju! Brauc vēlreiz! Neitrāli ielika. Tagad no pirmā pastaidz čuču uz augšu. Un tev iekrit neitrālais, tāpēc tev motors iet, uz priekšu neiet. Tev vajadzēja tajā brīdī nospēj sajūgu uz leju atkal pirmajā. Sajūgs vaļā, saka ripo. Tev var raut uzreiz vaļā. Un tu būtu aizbraucis. Tagad tu apstājies. Vajadzēja tāpat kā uzsācis no sākuma. Sajūgs, pirmais ātrums, gāzīte un lēkā lērām sajūgs. Atlaists. Ja? Jo viss ir loģiski. Nav tā, ka no sākuma bija tā un nākamreiz tev būs savādāk. Tā tas nestrādā. Viss ir visu laiku tāpat. Tikai atšķirība ir tā, vai tu esi apstājies, vai tu brauc un cik ātri tu brauc. Ja? Tur tu arī apgriezies no pirmo ātrumu. Tajā galā. Nu, ja? Tad tas pats. Vienkārši vajag sajūgu, gāzīt pieturēt, pagāzēt. Jo bremzi jau tev strādā, viss strādā. Un tagad būs atkal jāuzsāk. Tagad tai pusē aizbrauc, pagaidi, mēs aizskriešu. Gāzī! Nu, forši bija. Forši bija? Jā. Kas bija pats foršākais? Kā teici skrien? Kā teici skrien? Teici normāli noskrējies. Šāds tādu vajag. Kardio treniņš. Nu, un ko tu no moci saprati? Kad pārāk ātri nedrīkst sajūgu laist vaļā. Karbrautu vai kad jā, sajūgu, jā. Un normāls gabals. Normāls gabals. Ķiper uzkarina uz radziņu. Es visu slapšu arī. Nu jā. Viegli braukt šo mocu vai grūtāk nekā pieznieku? Grūtāk. Pieznieku vieglāk? Jā. Kāpēc? Jo te jāliek ātrumos un es vēl neesmu īsti sapratis. Nu, bet es esmu sapratis, kā iestartēt un kā samienīt ātrumus. Nu, pastāst citiem, kas varbūt arī tikai sāks braukt pirmo reizi, kam ir ātruma pārsteidzēji. Kas ir jāņem vērā un ieteikums, lai būtu vieglāk, lai varētu to saprast un izprast. Nu, ko tu saprati? Kā tu pie sevis to domā? Vai tu, kad rūdz, tu, teiksim, pie sevis domā, tagad dot gāzīti, nospiedz sajūgu, ieliec pirmajā ātrumā? Jā, apmēram, jā. Un, kad es gribu pamainīt ātrumus, es domāju, jāuzliek uz leju vai uz augšu. Un tad es atceros uz augšu. Jā, ja otrajā ātrumā grib ieslēgt. Jā, tas ir tāpat kā mājās stāvi. Jā? Pirmais stāvs ir apakšā un viss pārējie ir augšā. Tā ir ļoti viegli atcerēties. Bet tu esi 4. stāvā, tad tu liec uz leju, uz 3. stāvu, vai ne? Teiksim, braucot ar liftu. Jā. Un tādā veidā. Jo mocis jau ir ļoti sens. Viņš ir 1972. gadu. Bet viņš ir zems, viņš nav agresīvs. Viņš tieši perfekti. Viņš ir zemu smaguma centru, līdz ar to viņš diezgan stabils ir. Jā, viņš kaut kādi kilogramu tur ir, vairāk kā, teiksim, krosiniekam, bet mazas riteņi, krosa stūri viegli vadīt. Un tādā ziņā priekš mācīšanās ir ok. Tikai tas, ka viņš silts slikti lēc un brīžiem viņš ir jāstum. Un tas ir jāatrisina jautājums. Bet pārējais jau tik jādod gāzi. Aha! Nevajag. Ko tu stāstīšu, kā es nomaucos?
Bija tā stulmots no kalna. Neliet. Noliec nost, skrēju. Jau lec, viss kārtībā. Lec visu, liek kāju. Un tajā brīdī safety shoes izģērbjās un viņām izmaucās ārā pungals metāli. Un man kāja šitā noslīdēja. Un es tā tur pa kāju pa šejiem, protams, uzpām pa bišķeņu un celīts pa pleci tur, galvu tur. Neko cēlos augšā, pasmējos pa kurpi, tur tas plecis vēl projām mežā metājās. Viss kārtībā. Tāpēc vienmēr jāvelk ekipējums. Lai arī bišķiņi kaut vai braukā, ir jāvelk ekipējums. Un tā. Bet, nu, kurpis iet un izkast. Jep. Nav nekā vairs. Var apskatīties, kas ir safety šūzam iekšā. Jābūt šādi. Iekšā ir apmēram metāls, purns. Un tā. Šodienai pietiek. Iemācījies kaut ko es, pabrauc es. Saprotu, ka veciem lūžiem ir baigi grūti. Jo slikti lec, tā tad ir atkal jāregulē. Čau, kakao. Čau. Kājiņ lūdzu.